Čau visiem! Atkal esmu šajā vietā, burvīgajā. Var redzēt, cilvēki bijuši. Viena ugunskura vieta ir taisīta. Tur te ir uztaisīta no akmeņiem. Arī ugunskura vieta bijusi. Kolēģis brauks ķert lielos zandartus uz vakara copi. Man saliktas mantas. Vēl viss jāpako ārā, viss jākrāmē. Kolēģis jau ātrāk atbrauc nekā mēs. Viņš jau, kad laiciņi jau mētā baro vietu savu. Noķert breiksi grib. Jau makšķera ūdenī. Pirmā copīte jau bija? Ko es te filmēju? Jāiet mest iekšā man arī. Jāmaisa barība vispārējais. Nu ko, pāris reiz jau esi iemetis kādas 10. Sabarojas laukumiņu. Šeit iemet iekšā ar baltējumu zāķa. Kamēr stāvēs, tikmēr iemetīšu blakus makšķeri uz naktiniekiem. Varbūt kāds samiņš paņems. Sistēma man jau te viss gatavs ir, viss lielais sāķis. Pēc tam vēlāk parādīšu visu sāķis, visas sistēmas, kādas pavadiņas izmanto vispārējo. Tieši uz gruntenēm. Man tur ir lielie pludu sistēma. Arī, ka viņš ir šī tāda te vēl sistēma ar gumiju. Ceru noķert beidzot lielo samu. Bet, cik gadus braukāju, tik arī viņu mēģinu noķert. Kas sistēma? Vienkārši metāla trubiņa ar 80 gramus sinu. Pa pītu augu viņš vienkārši slīd. Tad man ir griezulis un pavadiņa. Pēc kaut kur apmēram metra ir pirmā izmēra āķīts, uz kuras es uzlieku 2 naktiniekus un metu iekšā. Tā ir viena sistēma. Naktinieki man ir daudz līdz, to es varu te likt uz nebēdu. Parasti šitā 1-2 reizes izduru cauri. Tur baigi necenšos viņu tur. 2 uzlikt, pat var jau likt 3 virsū. Tad tie mazie kurkuļi tur viņus knābā. Tālu nematu. Apmēram kādi 40-50 metri. Vismaz šitā vietā. Tad mēģinu apmēram mesti tādā pašā attālumā, kur fīderi es sabaroju to laukumu. Un viss. Tā metāla trubiņa domāta, lai, kad vēl kārā, lai kantī iet sints un nenoraujās viss sistēma, lai nepārgriež augu. Viņas ir visādi veidi, gan plasmasa, garāks, īsāks. Es te kamēr stelēju makšķeres, skatos picīti taisna. Tur jau zivs galā ir. Man nav nekas dišs, bet vismaz pirmais jau ir. Un smuks galvenais. Netieši kā maziņš. Kaut kādi savi 400 grami, 300 būs, 250. Nē, mazāks, 250 būs. Bet cik ātri barība piesaistīja zivi. Forši. Uz ātro izskriesim jums pa pavadiņu auglu, kādas izmantoju. Es izmantoju šitādas te, šitā ir 0,16, 0,14, 0,18. Skatos, kādas zivis sāk ņemt. Uz samiem izmantoju fluorkarbonu pavadas. Te ir 0,28, te ir 0,40 un 0,35. Skatos, kādas kantas ir. Vai ķerās bieži vai nē. Skatos tur pēc stiprumiem. Arī parastās 0,18 izmantoju vēl uz samiem. Tad man ir plānā ritīgi, ja zivs negrib ņemti. Te es izmantoju 0,14. Šitais ir fluorkarbons. Šitai visi fluorkarboni, šitās ir parastās. Bet viņas ir ļoti izturīgas salīdzinājumā ar parasto auklu. Pāķiem uz samiem izmantoju šitādas āķis. 2. numura, 1. numura, 42. Uz breksi Owner āķis. 10, 10, 12, 8. 12. reti, kad izmantoju pārsvarā 8. iet. Tā.
Un tie man tie tādi rezervas āķīši. Tie man ir šitie te. Šitādi 14. Es 14. izmantoju, lai dzīvās noķertu makšķeri. Kaut kā tā barotavas, šitādas dzels barotavas. Un sinus patslēju. Šitādas sinus patslēju. 60, 80, 90 grami reku viņiem šitādi uzrakstiet iekšā. Tos var raut uz nebādu. Pa trubiņām runājot. Šitādas. Viss, lai kantī neiet. Nu, viena ir iemesta, otra stāv. Jāgaida, ka breksis beigs ņemt. Tad jāiemet otrā arī uz slieku iekšā. Visu informāciju meklējiet zem video aprakstā. Pa pavadiņām, āķiem, somām, šitādu somu. Pa šitiem cietajiem feederiem, ko es izmantoju samiem. Visa informācija būs apakšā aprakstā zem linka. Izmantojot kodu ASCOPE 15% atlaidi. Forši drīz saule rietēs. Vēl jāpaspēj telts uzklāt, madraci jāpiepumpē. Man tik daudz darba, gribās jau makšķerēt, bet nevar. Man uz zvaniņa cope bija tikko. Samiņš jau raustīja. Es tieši feederi vēl kārā. Viņiem vēl jāņem. Būs vēl. Būs. Viņš nekur nav aizmetis. Viņi tā dara. Pazvana. Un tad atkal. Ding. Tad atkal. Bet grūtās copas nofilmēt ir. Skatītāji grib turpinājumu čalīt. Paņem. Ja 3. reizi bija uz zvaniņa ritīgs rāviens. Turpināja nav. Tad 3 sliekas tas mazais tur var ilgi viņu graust. Viņa jau kādas 2 ir norāvis. Vai palikuši jau vādiņas. Tas būtības jau vajadzētu vilkt ārā pēc šitādas copas. Man bija vilksim ārā, paskatīsimies, kas tur darās uz āķa. Nav nekā. Okantī iegāja tikko vēl kaut ārā. Viena slieka palikusi. Apgrausta. Pātro jāuzklāj telts, kamēr copas nav. Kolēģis arī gribēja tādu nopirkt telti, bet izrādās jau visas ir izpirktas. Viss, māja gatava. Visgrūtākais šitajā darbā tas ir piepumpēt madraci. Visilgākais process. Bet to bišķi vēlāk. Kā paņēma. Atlaide jau. Galīgi aukla vaļā. Jāpietin bišķi. Galīgi atnācas krasta džalīts. Sīkie. Tā baksta. Es ar 2 kātiem netiek galā. Tur ņem, te ņem. Kad tur ņem. Tagad gan ir sagaidīt copi. Nav liels, bet vismaz pirmais jau ir. Māzelīts. Pārādies draugiem maniem. Pirmais kurkulis ir krastā. Ziniet ko? Viņš ir pat āķierīs. Un kā tur uz feedereņiem? Oi, nesanāca kā gribējās. Pagaid, draugs.
Atāķiesim tevi. Nemokies. Nu viss. Peld prom. Jau. Netālu. Beigtā. Viss. Tā, ej apkai dzelmē. Pasauc vismaz bišku lielāku. Man pietiktu ar 70 centimetrīgu. Cope jau. Cope. Es nevaru, man kamera. Man šitā filmējot ar daudz copes, es pakāšu. Stāvi. Nu, vēl vienreiz uzrāja, draudziņi. Gribu aiziet pamēģināt kādu mailīti noķert. Tā, lai stāvu priekš rītdienas rīta zandara copes. Neko lēkā. Iesim, mēģināsim. Es paņēmu metamo tīklu līdzi. Kur viņš man ir tikai? Jā, to tā re, kur ir. Es viņu kaut kādu baigi sen pirku agrāk. Labi, ja skatāties samu zvaniņu copīti, es aiziešu pamināšu kādu vīķi noķert. Šitais Latvijā ir oficiāli atļauts metamais, kas nav lielāks pa 1,5 metru. Šitais ir tieši 1,5 metra. Es viņu kaut kādu pirku, ja es nemaldos, 4 gadu apkai. Tā viņš man arī visu laiku stāv. Es viņu neizmantoju. Es arī nopirku mazo aeratoru. Tāpēc es gribu noķert vīķus, lai man ir priekš dzīvā ielikt aeratorā, lai viņi nenomirst. Tikai jāatcerās, kā te bija mest. Man vispār kaut kas sanāks no šitā visa. Tā vienu reizi bija kaut kā, otru reizi. Noskatieties fonā, kā es te profesionāls netīšu ķerot mailītes. Te viņas kaut kur pirmīt bija. Nu ko, pirmais metiens? Kā būs, domājiet, sanāks vai nesanāks? Es teiktu, pat sanāca. Nu, būs kādas zivs man iekšā. Vai nebūs? Un? Nani? Metiens tas sanāca, bet zivis iekšā nav. Labi, ejam mēģināt kādu noķert, lai būtu rītam priekš zandarta. O, kā paņēma. Man bišķi pagriezīšu makšķeri tā, lai es redzu, ka es tu tālu māri metu. Tā. Te bija 1. 2. Te man te liekas viņi sleca kaut kur. Slidina akmeņi. Te. Redzēju, no sakam barību pa mašiem. Tā ir vispār nekas nesanāca. Tā ir no 50 metieniem. Vienreiz sanāk kaut kas, bet tas arī viss. Nu, nav te nekā, vai ne? Ne. Tāpēc es viņu neizmantoju, jo es nemāku viņu mest. Bet, nu, jācenšās. Ja nē, būs jāliek filē. Kolēģi arī paņēma kurkulis. O, tu jau uz bušu sistēmu mauc. Normāli. Būtu uzreiz 3, tad neizvilkt vispār neko ārā. Aiziet, uz bušu sistēmām arī ņem. Kaut kas ir galā, laikam breksēts. Galvenais copes nebija, gribēju pārmest vienkārši, tur smuks laikam breksīts. Ierīs manu mazo āķītu, jo šitais ir šodien lielākais. Laikam ierīs manu āķi un turpina ēst. Viņš tur, ko tu tur tā lēkā? Ev, draudziņ, no āķis. Psihopāts mazais. Statīvs gar zemi, viss gar zemi. Brekši jau viss beidza ņemt, jau kādu stundu klusums. Tur tikai ik pa brīdim piebaroja, tā lai ir. Iemet jau otru makšķeri uz naktiniekiem. Forš, laiciņš, super vienkārši. Skats kāds, fantastisks. Pirmīt man uz to pludiņu sistēmu bija tā, kad zvaniņš stāvēja un vienkārši aizlidoja.
Bet, nu, nekā nebija galā. Bet copa bija iespējīga. Tagad uz Brexit tā, kad domu visu laiku barošu. Nu, tā intensīvi visu laiku barošu. Tā visu nakti. Un no rīta piesiešu āķi apakaļ un tad mēģināšu ķert. Ceru, ka pa nakti pienāks. Pagājušais vismaz bija labi. Viņš oliņas izdēja mērkuķis. Kur tad tik liels esi jau? Vecīt. Man tos oliņas nevajag te. Veido prom. Oliņas sadējis te. Vitīgs. Aizvedīšu mājās, būs man te tauriņi visādi. Peld prom. Kas tā vispār ir pa mušu tāda kāpura liela? Pieēdis pilnu muti ar sliekām. Mazliet kurpīts. Labrīt visiem. Pulkstens ir 4 no rīta. Ap 12 ielīdu teltī gulēt. Kā ielīdu teltī zvaniņi tikai ding, 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 ding. Bet, nu, nezinu, kas tur galā ir, nav. Visu laiku zvanīja. Ko sāksim barot atkal breksi. Un atcerību, ka būs šorīt. Vajadzētu vispār dzīvo pamēģināt nocīt vēl, lai uz Zandartu tur iemest. Vienu izvilku, tukšā aķis. Noēsta visa sistēma man. Palicis bišku tikai. Tikko man tā likās nokustējās mazliet. Te varbūt te galā ir jāpaskatās. O, tur ir. Un aizgāja. Kaut kur bija ievilcis. Zils galā bija. Tā pavilku bišku un es domāju visu āķi nost. Jā, āķa nav. Un es domāju, pareizes bija. Zils bija galā, bet viņš bija ievilts kaut kādā kantē. Un fluorkarbonu 28 pārgrieza. Mēģinam noķert kādu dzīvo. Sametu barību turpatām, bet tur tās sīkās ir pilns. Kaut ko to pūdiņu mazot tur paksta. Bet, nu, zils galā tā ir nav. Tā kamēr vīķis mēģina noķert, skatos ceļās uz augšu. Un ir resnos. Maziņi. Ja salīdzinām pagājušo reizi, kad mēs te bijām, kāds maziņš izmērs. Ja mums tur ķērās 55 un drīz mēra bija visi, tad tagad ir ļoti šoki. Vismaz kaut kas. Ne tā nekas. Man divas vīķis arī izdevās noķert. Ka viņi te peldās. Ļām likšu virsū. Izdevās trešo noķert. Nu, vēl man pietiek. Visi jāmet iekšā. Būs jau labi, ja es izvilkšu 3 zandartus, vispār būs feini. Metīsim iekšā uz zandarta. Šitās dzīvēs būs. Trīs dzīvē ir. Labs attālums. Jā, gaidīsim zandarta copi. Pirmā copīte. Nu. Stiprākiem. Draudziņ mans. Nav.
Vai ir? Ne, ir! Uz krastu bija atskrējis. Bet maziņš. Pirmais zandarts. Jā. Maziņš zandartiņš, vispār maziņš. Bet pirmais jau ir. Zemēriņš. Šis krastu nāca. Kā uzpūta muti. Dusmīgais. Vai knaiblītes te. Te bez knaiblītēm es netikšu galā. Man viņš, protams, ir baigi lielās. Ai, viss asins pagāja pa gaisa. To viņam būs tā, kad viņš būs beigts, man tā liekas. Jā, ierīs āķi līdz pašām žaunām. Es viņu nelaidīšu vaļā. Es viņu ielikšu sačakā. Ja viņš izdzīvos, tad es viņu palaidīšu vaļā. Ja nav jau jēgas, es viņu palaidu, viņš tur peldēs pa augšu. Bet, ierīs bija pamatīgi. Tā arī domāju. Zandarts ir beigts. Viss. Jāņem viņu ārā. Tā ierī. Ko viss? Pameta. Diezgan paliels svīķis man tur ir. Stiprāk uzrauj. Kaut kāds maziņš. Tirina tur. Nevar apēst laikam vēl. Un aizgāja. Kaut kas pārplīsa. Diezgan labs bija. Pat caur kādu pat varēja dzirdēt kaut kas pārplīsa. Es domāju, pavadiņu pārplīsa. Jā, pavadiņu pušu. Pa vidu kaut kur. Uz filēju copīte bija tikko. Lai ierī. Filē nevar noraut no aķa tā tik viegli kā. Un nav. Man ir tāda copa laba, bet nekā. Vajadzēja gaidīt laikam. Mūsu dien šitā ātrā. Vajag ātri vilkt ārā. Aizmetīsim apakaļ. Uzfilēju baksta. Knapi šūpina zvaniņi. Ir. Mazi. Vai arī nē. Mēra. Ierīs atkal. Copa tieši. Tā gan bija zandarts. Gribēju pastāstīt, kā man iet copē šodien. Un reiz ritīgs rāviens bija. Uzliku plicēnu. Kolēģis iedeva man plicēnu. Tā sīkumā rezumē pastāstīšu. Pulkstens tagad ir 6, 4 sāku barot uz breksi. Pat copes nav. Kolēģim tas pats. Un uz zandartiem ir tā, kad es esmu... Šitā bija 11. cope. 2 zandartus esmu izvilcis. Vienu pavilku pārplīsa pavadiņa. Bet tur bija spēcīgs kaut kas. Iespējams pat samiņš.
Nu, kaut kā tā. Barība jau arkļām būs izbarojis jau 3 kg, bet, nu, kā brekšana nav, tā nav. Pa lielam ir tā, ka copi ir, ja salīdzina ar iepriekšējo reizi šitā vieta, 3 reizes sliktāk. Nu, nekas vēl diena priekšā, tam varbūt pienāks tas breks. Sabaros tur diezgan ir. Tā ir tikai laika jautājums. Uzfilmēšu, kā es griežu filē. Paņem notīru zvīņas. Tā, lai var redzēt šitā. Notīra zvīņas. Iegriežu šitā te viņam. Nu tā. Šitā te. Tad vienkārši velku viņa pasaku. Nu, griezies. Tas jau tups palicis. Un šitāda filēņa sanāk. Un duru es viņu uz āķa. Šitā te no aizmuguras. Ieduru vienreiz cauri. Sagriežu. Nu, kā sanāk tā parādīt vieglāk. Vienreiz apgriežu un otru reizi un tad izduru šitā. Un sanāk šitā te. Tā kā viņš tur zviņo, spīduļo, kā saka. Nu viss. Šitāda te sistēmiņa. Slīdošais sins. Un met iekšā. Man ir pirmā copīte uz breksi. Kā palika pulkstens 7, tā pirmā copīte parādījās. Laikam plēsēji nogāja lejā uz ziļo galu. Tur tālāk 33 metri ir. Un brekši no augšas nogāja uz leju. Pie barības. Paņēma labs kaut kas. Tas ir ritīgi labs. Pretojās labi, ka tik nav kāds. Es ceru, ka būs breksis. Vēl zandertu ņem man. Zanders man pagaidām nav aktuāli. Kas tas ir? Sams. Es domāju, ritīgs breksis būs. Tur sūdas samiņš, tāpēc ar brekši nav. Uz baltajiem mērkaķi paņēma. Es domāju, nu būs ritīgs breksis. Tur figu tev. Samiņš uz baltajiem. Līdz ar to brekši ar nebūs tur. Ka šitie kukaiņi tur dzīvo. Pagājušais man bija tā, kad man uz baltajiem paņēma zandarts šitā vietā. Pā. Uzpakoj sierī. Palaidīsim vaļā samu. Mazos sūdiņa. Cerams, nenorāva man tur dzīvo. Vajadzēja jau cirst, es te. Tā ir, ka uz abām makšķinēm vienlaicīgi ņem. Neņem uz nevienas un te pēkšņi uzreiz uz abām.
Nu jā, patīkam pavilkt samiņas uz feederīšu. Es jau domāju, nu tik būs lielais breksis. Ai. Kur turpinājums? Zandarta. Aļo. Laikam norāva mana ziltiņa. Es parasti kabinu tā knapi muguriņā, lai tā dzīvā ilgāk dzīvo. Un bieži vien ir tā, kad zandarts viņu paņem, šitā patirina, un viņš vienkārši norauj nosti. Un paliek tukšā aķis. Nā, pagaidīsim vēl kādu 10 minūtes, vilksim ārā. Slieku uzliek uz āķa visu laiku copi. Pat sāk jau tracināt ārā. Tie mazie samiņi apušā pilns vienkārši. Uz feederi tā, kad copas vispār nav. Tie samiņi laikam neatļauj pienākt tam breksim klāt pie barības. Bet uz slieku, jā, uzliec slieku, iemet uzreiz dring, 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 visu laiku sīkie. Pretojās jau iespaidīgi. Būs pienākuši beidzot. Cik stundas tevi gaidīju? No vakardienas jau. Filēju ņem. Švaki tikai. Pat pieļauju domu, ka tie mazie sami uz filēju. No, stiprāk paņem. Bumbulē jāstur kaut ko. O, ir. Kaut kas ir. Bet nav liels. Nu, kas tur ir? O, tagad sāk spiest. Tagad smuki spiež. No sākuma skrēja. No, kaut tik nav sams. Zandarts. Arī mēra. Mēra zandartiņš. Nu, tie vismaz te ir. Nav tā kā brekši. Arī āķi ierīs. Nu, bet smuks. Šādās te skaistulīts. Filēja mutē. Jāizvāk ārā visu filēju un atkal jāmet iekšā. Saulīt jau izlīd ārā. Sāk sildīt. Pulkstenis jau 10. Arī brekšus neesmu sagaidījis. Nezinu, kas viņiem ir. Kur viņi visi aizlīduši ir, bet nu, šitien viņi noteikti nav. Nav interesanti. Brekši neņem. Līdz ar to skumīgi capēt. Pa lielam. Ik pa brīdim kāds zandars piesakās, bet nu, visi tā ierīja iekšā to āķi. Kad reku jau peld paukši. Bet neko darīt. Vēl laikam bišu pasēdēs. Izmētās pēdējo barību, cik palicis. Tad jau laikam ir brauks mājās. Bija doma palikt līdz vakaram, bet nu neizskatās, ka ir jēga vispār sēdēt līdz vakaram. Garlaicīgi copi. Mantas novācām. Otrs kolēģis jau laivā, jau brauc projām. Man palika viens feeders. Šitādi plicēni ņem visu laiku beztalkā. Tā arī copi beigsim. Copi sanāca kā sanāca, bet nu, neko darīt. Tāda viņi ir. Nevar vienmēr vilkt, vai ne? Labi, visiem tā.